Aizgāju ciemos pie sava drauga Jēkaba Bērskrodziņa. Savulaik iepazinu viņu kā lielisku izklaižu un atrakciju organizētāju, labu menedžeri. Skatos, šis pats sēž savā kantorī sekretāras krēslā, esot bijis spiests lienīti atlaist, izklaižu biznesu šim buksējot. Cilvēkiem vai nu naudas nav, vai arī taupa. Turklāt daudziem tagad kremt, ka labajos laikos naudiņu tā vienkārši notrallinājuši, skumji konstatē Jēkabs. Es arī tā savā galvā piemetu, ko būtu varējis iekrāt uz iepriekšējo gadu jautrības rēķinu. Tādu skumju domu noķerts, mēģināju Jēkabu uzmundrināt. Klau, tas taču nebūs mūžīgi tā. Skatu citviet pasaulē jau uz nākotni skatās ar cerību. Galvenais ir izturēt un nepalaist garām iespēju īstenot kādu labu ideju. Idejas jau te pa laikam ienākas, teica Jēkabs. Skatu, te man raksta Jiržī Vondrāks no Čehijas. Viņš pirms pāris gadiem ar savu lunaparku Latvijā ciemojās, un Jiržī saka, ka sācis jauna izklaides parka būvi. Viņš domā, ka Latvijā cenas un algas tagad konkurētspējīgas, tāpēc varētu šeit ražot sarežģītākās konstrukcijas jaunajam kompleksam un izklaides parkiem citviet pasaulē, un piedāvā man ar viņu kopā šeit šādu biznesu attīstīt. Lieliski, teicu, ko tad tik drūms sēdi? Atroti piedurknis un uz priekšu. Viss jau nav tik vienkārši, atteica Jēkabs. Ne man naudas tagad pietiek jauna biznesa uzsākšanai, ne Jiržī droši par situāciju Latvijā jūtas, lai te investētu. Kas nemēģina, tas nevar dabūt gatavu, aizrādīja Jēkabam. Valdība te visādus atbalstus biznesam sola. Vai esi tos visus apzinājis? Man bija iespējas radies, ka valdībai tagad tikai budžeta taupīšana prātā, un par uzņēmējiem padomāt nav laika, domīgi nomurmināja Jēkabs. Ātra budžeta pieņemšana arī tev ir svarīga, aizrādīju Jēkabam. Tas apliecinātu, ka šeit reformas tiek turpinātas un valsts finanses savestas kārtībā. Tas palīdzēs Jiržī un citiem investoriem noticēt, ka ieguldīt Latvijā ir droši.